Būsim atklāti. Irāņi ir bēdīgi slaveni ar šo operācijas posmu. Viņi ir ļoti prasmīgi miglot, kavēt, paildzināt un vilkt garumā sarunas. Kādam nolūkam? Viņi šeit vēlas šo procesu vilkt pēc iespējas ilgāk, pārsniedzot 2 nedēļas un iegūt pagarinājumus. Jo viņi ļoti labi zina, ka samazinoties naftas cenai, birža kāpj. Ekonomiskais spiediens uz prezidentu tiek noņemts, tāpat kā politiskais spiediens uz viņu. Irāņi mēdz uzskatīt, ka prezidents būs mazāk noskaņots atsākt karu, pat ja vienošanās izgāzīsies. Un tieši uz to viņi šeit paļaujās. Tātad prezidents, es zinu, ka viņš to saprot, jo es ar viņu par to runāju. Un patiesībā es ticu, ka viņš to saglabā. Viņš noturēs Irāņus šajā situācijā, šajā termiņā. Laika gaitā, ko Irāņi darīs sarunās, viņi ir meistari šajā jomā. Mēs šeit saskaramies ar paudžu līderiem, piemēram, Putinu. Un jūs pamanāt, Putins nekad nav pieņēmis pamieru. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš uzskata, ka karš ir viņa trumpis, un viņš vēlas to saglabāt tādu. Irāņi šeit izskatīsies tā, it kā viņi tuvojas vienošanās panākšanai. Viņi teiks, jā, mēs piekāpsimies tur, mēs to atrisināsim. Bet mums vajag vairāk laika, lai to atrisinātu. Es domāju, ka tas būs viņa mērķis. Mums pēc 2 nedēļām jāizver durvis, jānodrošina, ka viņi saprot, mēs neiesim ne dienu tālāk. Un mēs atsāksim pilna spēka operācijas. Tātad šeit joprojām ir ietekme. Vēl viens punkts, lai mūsu auditorija saprastu. Mums ir arī strateģisks aktīvs, ko Irāņi ļoti augstu vērtē. Un tā ir Kargas sala. Šī sala ir galvenais sadales mezgls Irāņiem. Vairāk nekā 90% visas naftas iziet caur šo sadales mezglu. Naftas vats ienāk, tankuģi iziet. 60% no viņu ieņēmumiem, 50% no viņu budžeta. Ja mēs pārņemam kontroli pār šo strateģisko aktīvu un pieņemam, ka nav vienošanās, un sakām Irāņiem, jūs zaudēsiet visu savu naftu, ja pilnībā neatteiksieties no savām kodolspējām un neļausiet mums tās pārņemt. Papildus visiem pārējiem punktiem, kurus mēs šeit cenšamies uzspiest, un ja viņi to nedarīs, mēs to iznīcināsim. Tas šim režīmam noteikti būs ekonomisks sabrukums. Un visticamāk, tas viņus nostādīs uz ceļa, kur režīms kļūs tik ievainojams, ka tam vairs nebūs nekādu ienākumu, par kuriem varētu runāt. Ka viņu pašu izdzīvošana būs apdraudēta. Tāpēc mums joprojām ir ievērojama ietekme, ko varam izmantot pret Irāņiem. Bet, ģenerāli Kin, runājot ar prezidentu, jūs analizējāt zoo, kara plānus un tā tālāk. Vai jūs esat pārliecināts, ka viņš tam ir gatavs? Un politiskais kapitāls, kas iespējams ir vēl svarīgāks, politiskais kapitāls, lai atsāktu šo karu, ja viņš sajutīs, ka Irāna viņu māna. To es zinu dažas lietas. Pirmkārt, viņš neveiks sliktu darījumu. Jo viņš ir vedis sarunas ar šiem Irāņiem vairāk nekā jebkurš cits. Viņš zina, ka viņi ir patoloģiski meļi. Viņš zina, ka viņi krāptos. Viņš zina, kas viņi patiesībā ir. Un viņš zina, ka šobrīd viņam ir darīšana ar diezgan nopietniem radikāļiem. Acīm redzot, ne ar 1. vai 2. līniju. Tas ir skaidrs. Tātad viņš šeit ir pilnībā modrs. Es neredzu, ka viņš jebkādā veidā noslēgtu sliktu darījumu. Un otrā lieta, viņš ļoti labi zina, ka viņa rīcībā ir šis strateģiskais aktīvs, uz kuru es atsaucos Kargas salā. Tātad jā, es uzskatu, ka viņš pastiprinātu un atsāktu kaujas operācijas, īpaši koncentrējoties uz Kargas salu. Viņš darītu arī citas lietas. Es uzskatu, ka šīs abas lietas joprojām ir ļoti kļūdainas. Vai pastāv kāda iespēja, ka viņš pametīs Izraēlu likteņa varā? Tātad šeit Irāna saka, mēs jums dosim vienošanos, kuru jūs patiešām vēlaties, ja vien jūs liksiet Izraēlai pārtraukt uzbrukumus Hezbollah Libānā. Vai viņš to darītu? Kad prezidents Trumps runāja ar premjerministru
par iespēju, ko viņa prāt var sniegt vienošanās, un tāpēc viņš bija gatavs pieņemt pamieru, neskatoties uz īstermiņa iegūmu, kā es aprakstīju, ko Irāna no tā iegūs. Viņš, protams, pats to visu saprot. Premjerministrs patiešām vēlējās turpināt operācijas pret Hezbollah šeit, jo viņš ir apņēmības pilns, Andrew. Lai mūsu skatītāji saprastu, viņš jau iepriekš ir piekritis pamieram ar šo grupējumu. Un viņš zina, ka Hezbollah ir atgriezies un cenšas nogalināt pēc iespējas vairāk izrēliešu. Tātad šoreiz Netanjahu. Proti, viņš pilnībā plāno ieiet tur un iznīcināt visu viņu infrastruktūru uz dienvidiem no Litanī upes. Viņš jau ir aicinājis cilvēkus aiziet. Viņi to ir izdarījuši. Viņam ir sauszemes spēki. Tur un arī ir iesaistīta gaisa komponenta. Viņš vienkārši pilnībā to viņiem atņems, nevis okupēs, bet iznīcinās. Tādā veidā, ka nebūs palicis nekas, ko darīt, bez milzīgām rekonstrukcijas pūlēm. Viņš vēlas, lai viņam būtu līdzekļi, lai varētu atgriezties un pabeigt to, ko tur sāka. Un prezidents viņam deva zaļo gaismu darīt tieši to. Man ir aizdomas, ka iemesls, kāpēc Irāņi joprojām uzbruk arābiem, ir, lai izdarītu spiedienu uz arābiem. Arābiem pateikt prezidentam atkāpties un piespiest Netanjahu pārtraukt uzbrukumus Hezbollah. Man ir aizdomas, ka Irāņi atkal draudēs slēgt Hormuza šaurumu šī jautājuma dēļ. Es ceru, ka prezidents paliks stingrs un atbalstīs Netanjahu viņa mērķī šeit. Ja vien Netanjahu pats brīvprātīgi nepateiks, labi. Ja tā ir reāla iespēja, es pagaidīšu dažas nedēļas, lai redzētu, kas notiks. Es neesmu dzirdējis neko tādu no izrēliešiem. Līdz šim viņi ir pilnībā apņēmības pilni pabeigt to, ko sāka Libānā. Ģenerāl Kīns, liels paldies par jūsu laiku. Par jūsu ieskatiem. Jā, bija lieliski ar jums parunāt, Andriu. Paldies! Irāna iesniedza 10 punktu plānu kara izbeigšanai, kas ietver tādas prasības kā visu amerikāņu karaspēku izvešana no tuvajiem austrumiem. Taču Donalds Trumps nakts laikā publicēja ziņu platformā Truth Social. Neskaitāmi līgumi, saraksti un vēstules tiek sūtītas no cilvēkiem, kuriem nav pilnīgi nekāda sakara ar sarunām starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu. Daudzos gadījumos tie ir īsti krāpnieki, šarlatāni un vēl sliktāki cilvēki. Viņi tiks ātri atmaskoti, tiklīdz mūsu federālā izmeklēšana būs pabeigta. Ir tikai viens punktu kopums, kas ir pieņemama Amerikas Savienotajām valstīm, un mēs to apspriedīsim aiz slēgtām durvīm. Šo sarunu laikā tieši šie punkti kalpo par pamatu pamiera vienošanās noslēgšanai, kuru mēs pieņēmām. Tātad Donalds Trumps vakar minēja 10 punktus, bet pēc tam Irāna tos publiskoja, un tagad ASV būtībā saka, nē, tie nav tie. Atbildot uz to, Irānas parlamenta priekšsēdētājs publicēja X, ka ASV jau ir pārkāpušas 3 pamiera vienošanās punktus. Tad J.D. Vance tikko uz to atbildēja. Bet sākotnējais ieraksts bija par tiem 3 punktiem, ar kuriem Irānai ir problēmas. Libāna bija daļa no pamiera vienošanās, to Irāna arī saka. Irānas gaisa telpā iekļuva drons, kuru vajadzēja notriekt, un Irānai tiek liektas tiesības bagātināt urānu, ko viņi apgalvo, ka tas bija daļa no sākotnējās vienošanās. Tātad jūs tikko dzirdējāt J.D. Vancu sakām, ka pamieri var būt nestabili. Viņi neatļaus urāna bagātināšanu, un arī Libāna nebūs daļa no jebkāda līguma.